Man patika. Nyt mä en suomannut, että just oh well. Tā vējās, mami? Jā, es domāju, ka viņš testāties. Varbūt. Bet tā mums Tā, kur tā tāda vieta? Es nezinu, sēdēt tur vai tur. Kur tu man teici? Es nezinu. Vienā vai. Šofīt, mēs varam aiz jums sēdēt? Droši. Paldies. Bet te jau tā kūtīs droši vien saulīt. Labrīt. Labdien, dejotāji! Mailība. Šeit no Tautas dienas abi Dārdedze ir vadītājs zvanu. Mēs tagad esam atbraukuši. Nu, mēs tagad mēģinām saprast, kur jānoliek un Tur jau autobusam būs vieta. Kur ēniņā kaut kur ielīst, tur var ir. Jā, Super. jā. Bet laist te ārā? Aizdār, nu jā, mēs tagad esam kā reiz tur tagad. Jā. Tāpat viņiem mankas un prieks visu atdod. Tāpēc braucam tālāk. Mēs te pie tiem vārtiņiem. Jā, labi. Es domāju, ka tagad liekās pentelis līdz neliek, neņemam, pasataisamies uz mēģinājumu šepat autobusā. Jo skatuve ir tepatās blakus. Ja? Jāiziet meža labierīcības, jāizmantojam. Vai tu filmē? Kā tāds, paldies. Vēl būtu? Kā tu ņem? Kā es ņemu? Nu, aiziet. Bulciņu? Lēnām. Salmošanā. Sekojiet man jauniem cilvēku. Papilmēsim arī tur. Mēs reklamējam veikalu ķēdes un Rīmi, Tēpo. Cerās, ko nestāvēs? Jā. Tad, kad jūs esat gatavi, varētu pamākt. Aiziet! Vajadzētu treidekšas paņemt. Spēlēties. Izmazgāju
Sasala jūriņi, jā, tātad grūtākais ir rombs, jo ir maz vietas, rombu plešam guļ, lai gan, gluži nebūs 2 līnijas, bet, mēs varam vaļā vairāk, jā. Pārējais viss tur to vienu kļūdu izlabosiet, būs labāk. Pēc sasala jūriņas novāc uzreiz 1, 2, 3, 4 un uzreizēm nos neko negaidam, nekādus rokas noliek, negaidam nekādus labākus laikus, uzreiz klanamies. Šitie tas stiprinājumi nedrīkst stiprināt zem viņiem, noteikti ir virs, jo tad viņš nekad nešļuks lejā, ja? Tāpēc jums arī nokrita, un noteikti stūrī redzējāt, kur es pēc tam iebīdīju tos mietus, jums viņi bija pirms durvīm, aiz durvīm kaktiņā. Rikšiem laidu, vietas ir tik, cik ir, bet tas nenozīmē, ka drīkst necelt kājas un ka drīkst slinkot. Tieši otrādāk, jo mazāk vietas, jo skaistāk jādejo, lai neizstās pēc ežu mīcekļa. Jaunais pāris numur 1. Apsveicam jaunu. Tagad rūkts, jā? Nav rūkts, Jāni? Pusotru stundu točnu. Cik jums vajag saģēt? Redzi, Kārli, kādu celiņu uzzīmēti?
Cik jūs ilgi apmēram? 10-15 minūtes. Labi, apmēram, jā. Kur jūs braucat? Rīgā nobraucām gandrīz garām arī mūsu autobusam. Tikai kanāla otrā pusē. Ir tāds zelta vāzes paviljons. Atrodas pašā dārza centrā. Un kas tur tāds īpašs ir? Uz ir tāds kupola veida jumts. Un uz tā jumta augšgalā ir zelta vāze no tīra zelta. Tad vēl ir tāds austrumu paviljons, kurā ir labierīcības. Tajos laikos to uzskatīja par obligātu. Bērnu rotaļlaukumos arī bija savādi. I puikām, i meitenēm bija atsevišķs šūpulis. Skāžo baigla. Ķirsīts, jā, ir aviņu ķirsis un ešķos. Jā, man liekas, viņam. Jā, izaugt. Pašīgi. Tas, par ko es runāju par šādu glāzi. Par 2 eiro. Un tad var staigāt pa parku, jā. Viņš tikai mazasēt, tiešām. Mēs tikai tā. Ja dzesiet saldētavā, tad neaizmirst. Nē, saldētavā nē. Vienkārši. Būs precīzi ideāli. Jā, būs.